Šovakar pēcspēles apskatu uzreiz sāksim ar lielu paldies visiem 9000, pat vairāk nekā 9000 līdzekļu, kuri šovakar Arēnā Rīga ieradās, lai atbalstītu Rīgas Dinamo spēlē pret Sanktpēterburgas SKA. Mūsu rietumā konferences kaimiņi uz Rīgu bija ieradušies pēc 4 zaudētu spēļu sērijas, un skaidrs bija viens, ka 5. spēli zaudēt viņi netaisījās, it īpaši Arēnā Rīga. Spēles pirmo trešdaļu abas komandas aizvadīja diezgan līdzīgi, un par to liecināja arī rezultāts uz tablo pēc pirmajām nospēlētajām 20 minūtēm. Rezultāts joprojām neizšķirts 0-0. Pēc pārtraukuma, acīm redzot, Oļegs Naraks ar Hariju Vītoliņu saviem spēlētājiem atrada, ko pateikt, pareizos vārdus, un otrajā trešdaļā viņi izgāja apņēmības daudz pilnāk nekā Rīgas Dinamo. 4 bezatbildes vārti, un acīm redzot, jo spēles liktenis spēles otrajā trešdaļā bija izšķirts. Vēl trešajā trešdaļā Jevgeņijs Ketovs, spēles labākais spēlētājs, gūs 5. vārdus. Punktu spēlē pieliek Viktors Ķihanovs, un tas ir arī visi 6 gūti vārdi Sanktpēterburgas SKA, un 4 zaudēto spēļu sērija ir pārtraukta tieši Arēnā Rīga. Par spēli un atmosfēru Rīgā pēc spēles lūdzām padalīties pretinieku komandas 8. vārtu autoru Viktoru Ķihanovu. С победой вас 4 гола во втором периоде, 2 гола в третьем периоде. Но игра легко удалась вам сегодня? Не знаю насчет легко. У нас все-таки серия была не самая лучшая. Нам просто очень важно было выиграть, и мы это сделали, поэтому все довольны. Какая-то особая настрой на сегодняшнюю игру против Динамо Риги, потому что 4 поражения у вас подряд уже были. Ну, 5-е, наверное, уже тренер не просил бы. Ну да, такое ощущение, что на все игры почти у нас был особый настрой, но главное, что сегодня выиграли. И надеюсь, что мы начнем новую победную серию. А как понравилось играть в Риге сегодня? Всегда хорошо играть в Риге, атмосфера прекрасная, болельщики громкие. Можно сказать, мой родной город, здесь родился, поэтому тоже приятно. Поэтому спасибо всем, был хороший матч. Удачи в следующей игре. Vienīgos vārdus Rīgas Dinamo rindās šovakar, kā sacīt, goda vārdus pret Sanktpēterburgas SKA. Trešajā trešdaļā guva Nikolais Jeļisejevs. Arī viņa komentārs pēc mača Rīgas Dinamo ģērbtuvē. Pret tādu komandu kā pret Sanktpēterburgas SKA droši vien vienmēr ir patīkami gūt vārdus. Varbūt, ka to epizodu sākumā var aprakstīt, noraksturot, kā izdevās. Golu vienmēr pret jebkuru pretinieku ir patīkami iemest, bet SKA ir labi spēlē, baigie meistari. Tad viņiem vēl vairāk prieka iemest golu. Bet tomēr šodien neizdevās uzvarēt. Ar to arī nav baigie prieki. Pirmo trešdaļu noturējām līdzīgi, arī spēle bija gana līdzīga, bet otrajā trešdaļā 4 ielaist vārti, trešajā 2 ielaist. Nu, kas bija tas lielākais klupšanas akmens tavuprāt? Manuprāt, sākumā bija nevajadzīgi noraidījumi, kur viņi noterējām daudz spēks. Dēļ tā arī kaut kādas sanāca kļūdas, un dēļ tā arī ielaidām tos golus. Varēja just, ka SKA šodien tiešām ir atbraukuši tikai un vienīgi pēc uzvaras, ņemot vērā, ka iepriekšējās 4 spēles viņiem bija zaudējis. Kaut kā savādāk viņi spēlēja daudz apņēmīgāk. Nē, viņi spēlēja tā kā spēlēja. Vienīgais mēs pieļāvām kļūdas un viņi tos izmantojam. Tas arī viss. Šodien arēnā uzstādījām vismaz apmeklētības rekordu, vai to varēja just no laukuma? Jā, varēja just. Daudz skatītāji bija labāk stāv uz katru spēli, lai nāk. Šobrīd Rīgas Dinamo dodas savā tālākajā izbraukuma sērijā, kas sastāvēs no 5 spēlēm. Jaroslavļā pret Lokomotīvu, Vladivostokā pret Admiralu, Habārovskā pret Amuru. Dodamies uz Pekinu, kur spēlēsim pirmo reizi izbraukuma maču pret Kunluņas Red Star komandu, kā arī šo tūri noslēgsim pret Mīnskas Dinamo. Lielais hokejs Arēnā Rīga atgriezīsies 24. janvārī ar spēli pret Kanti Mansīskas Jugrā.